Jau 14. reizi svinīgā ceremonijā tiks sveikti un apbalvoti aptaujas top darba devējs uzvarētāji. Aizvadītā gada Latvijā labākās un iekārojamākās darba vietas. Šajā gadā aptaujā piedalījās rekordliels respondentu skaits – vairāk nekā 18,000, kas ir līdz šim lielākais respondentu skaits šādām aptaujām Latvijā. Top darba devējs aptauju jau rīkojam 14. reizi, un katru gadu šī aptauja izceļas ar kaut ko īpašu. Pirmkārt jau jāuzsver jauns respondentu rekords, kas liecina to, ka aptauja paliek aizvien populārāk, iesaistās aizvien vairāk darba ņēmēji, arī darba devēji neapšaubām popularizē šo lielisko iespēju, jo tas ir visiem svarīgi, lai būtu zināmi šie rezultāti, kāds ir pozīcijas darba devējiem, lai varētu saprast, kur tiekties un ko darīt vēl vairāk un apzināties savu arī vērtību darba tirgū. Otra lieta, ir ieviest jauna biznesa kategorija būvniecība, ņemot vērā to, ka šī ir ļoti nozīmīga biznesa nozara Latvijas ekonomikā un darba tirgū, kura nodarbina vairākus tūkstošus darba ņēmēju, un attiecīgi pievienojot šo kategoriju, tops kļūst arī tāds pilnīgāks un neapšaubām dod arī iespēju būvniecības uzņēmumiem arī novērtēt savas pozīcijas un arī saņemt šo darba ņēmēju novērtējumu. Pirmo reizi aptaujas vēsturē galveno titulu Top darba devējs 2024 ieguva akciju sabiedrība Latvijas Finieris, apsteidzot līdzšinējos līderus un pakāpjoties par 17 pozīcijām, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Joma, kur mēs parasti startējam, ir ražošana, un šajā kategorijā tad tas nav pārsteigums, bet ka mēs varētu saņemt šo galveno balvu. Tas bija milzīgs pārsteigums un arī liels prieks. Kāpēc mēs šogad esam šo balvu saņēmuši? Mēs pēdējos gados mēģinam vairāk runāt gan ar izglītības iestādēm, gan uzrunāt potenciālos darba ņēmējus, iet skolās, aicināt praksēs. Tā kā arī tas, es domāju, ka to mūsu atpazīstamību veicina. Arī tas, ka mēs jau neesam tikai ražošanas uzņēmums, mums ir plašs profesiju spektrs, vairāk kā 250 profesijas, tā kā pie mums var strādāt dažādu profesiju pārstāvji. Mēs arī nemitīgi uzrunājam studentus, jo nevienam nav noslēpums, ka darba devēji cenšas ļoti konkurēt savā starpā par šiem talantiem, par jaunajiem darbiniekiem. Es domāju, ka tas viss ir devis šo rezultātu. Tas ir tāds komplekss darbību kopums, kā rezultātā mēs esam pamanīti. Tikai viens uzņēmums labāko darba devēju top 50 sarakstā, jeb darba devējs, kurš pirmais nāk prātā kā labākā darba vieta, savu pozīciju ir saglabājis, bet 10 darba devēju sarakstā ir atgriezušies vai iekļuvuši pirmo reizi. Visaugstākais kāpums sarakstā par 28 pozīcijām ir kuģu kravu pārvadājumu uzņēmumam CMSC Shared Service Center Riga, kas ieguva titulu Gada izaugsme. Savukārt par iekārotāko darba devēju valsts pārvaldē jau 3. gadu pēc kārtas tika atzīta Rīgas Stradiņu universitāte. Aptaujas ietveros tika noteiktas iekārotākās darba vietas arī vairākos biznesa sektoros – tirzniecības, finanšu, ražošanas, IT un telekomunikāciju, transporta un loģistikas, Horeka, starptautisko biznesu pakalpojumu un pirmo reizi aptaujas vēsturē arī būvniecības, kā arī populārākie darba devēji Latvijas reģionos. Par labāko darba vietu būvniecības sektorā pirmo reizi tika atzīts uzņēmums ceļu būves firmas Sija Binders. Tas noteikti ir liels gandarījums, prieks un liels pārsteigums. Un, protams, ka tas ir daudzu gadu garumā ieguldīts darbs mūsu komandā un arī uzņēmuma attīstībā. Un mēs, protams, tiecamies profesionālāk un arvien labāk strādāt, lai mums Latvijā būtu vislabākie autoceļi. Un, mums ir pieredze vairāk kā 30 gadu ceļu būvē. Kā esam nepārtrauktā attīstībā. Mēs noteikti strādājam pie tā, lai noturētu esošos darbiniekus, rūpētos par viņiem, lai viņi labi justos. Un vislielākais uzsvers mums jau pēdējos gadus ir, un īpaši šogad, darbā ar jauniešiem, sadarbības ar tehnikumu. Mēs ļoti pie tā strādājam, aicinam praksē
jauniešus, nodrošinām darba iespējas, ļaujam izaugt un attīstīties profesionāli. Finanšu sektorā akciju sabiedrības Swedbank, IT un telekomunikācijas sektorā SIA Latvijas mobilais telefons. Savukārt transporta un loģistikas sektorā akciju sabiedrība Air Baltic Corporation. Šie uzņēmumi ir saglabājuši savas līderpozīcijas kā iekārotākie darba devēji savās nozarēs jau 13 gadus pēc kārtas. Tirzniecības sektorā pēc 4 gadiem labākā un populārākā darba devēja titulu atgūst SIA Circle K Latvija. Mēs esam palikuši aizvien vēl par cilvēkiem, par mūsu darbiniekiem. Iespējams, ka mūsu darbinieki vēl vairāk novērtē to, ko mēs esam darījuši līdz šim. Tāpēc mums arī ir izdevies atgūt savu pirmo vietu. Gaidas noteikti mainās, mēs to arī ikdienā redzam, gan veicot intervijas, gan veicot atlases, ka darbinieki vēlas aizvien elastīgākus darba apstākļus, pielāgotus darba grafikus, vairāk labumus. Cilvēki vairāk rūpējās par sevi, un cilvēki, es gribētu teikt, sāk vairāk rūpēties par savu labklājību. Man šķiet, ka pats svarīgākais ir atcerēties, ka mūsu darbinieki ir mūsu sirds, tā ir mūsu asinsrite, un uzņēmums sastāv no darbiniekiem. Ja jūs parūpēsieties par darbiniekiem, darbinieki parūpēsies par jums. Par labāko darba vietu ražošanas sektorā jau 4. gadu atzīta akciju sabiedrība Mother Cosmetics. Līderu pozīcijas Horika nozarē izdevies saglabāt akciju sabiedrībai Lido, bet par iekārotāko darba devēju starptautisko biznesu pakalpojumu sektorā jau 5. gadu tika nosaukts Circle K Business Center. Par labāko darba vietu Latgalē pārliecinošā balsojumā 11. gadu pēc kārtas tika atzīta akciju sabiedrība Latvijas Maiznieks, savukārt Vidzemē 2. gadu pēc kārtas SIA Fazer Latvija. Tāpat arī Zemgalē labākā darba devēja titulu izdevās nosargāt iepriekšējā gada līderim akciju sabiedrībai Virši A. Līderu maiņa notikusi Kurzemē, kur darba ņēmēja par populārāko un atzītāko noteica SIA Kurzemes gaļsaimnieks, kas titulu top darba devējs Kurzemē ieguva pirmo reizi. Tas ir liels atzinums no darbinieku puses. Viennozīmīgi tas ir tas, ka mēs kaut ko pareizi darām, un tas, ko mēs darām darbiniekam, tas ir svarīgi. Reģionos darbspēks paliek vien mazāk. Mēs vispār atrodamies tādā mazā miestiņā, kur līdz pirmai lielākai pilsētai Liepājai ir 30 km. Un mēs darbinieks pārvadājam ar autobusiem. Mums ir daudz maršruti, kas braukā. Katram apmaksājam arī degvielas, lai viņš nokļūtu uz to darbu. Tā kā ir smagi. Jo viens ir, kad tu strādā uz vietas Liepājā, otrs, kad tev jābrauc uz vēl 30 km uz darbu. Un tā kā mums ir ļoti daudz tie darbinieki, tuvu pie 500, ja, tad tas ir liels izaicinājums un liela atbildība komandai, personāla daļai atlasīt tos darbiniekus, motivēt viņus un mums arī uzturēt to vidu tādu, lai viņi ir motivēti nākt pie mums strādāt un palikt un ilgstoši. Šī gada top darba devējas aptauja raksturo nevien rekordu liels dalībnieku skaits, bet arī izteikta dinamika rezultātos. Līderu pozīcijas mainījušās 3 kategorijās, un gandrīz visās redzamas būtiskas izmaiņas, kas spilgti atspoguļo darba ņēmēju, augošās gaidas un darba devēju centienus tam pielāgoties. Personāla vadībā šobrīd fokusā neapšaubām ir darbinieku labbūtība, darbinieku pieredze, prasmi pilnveide, dažādi veidi jaunas tehnoloģijas, kas ienāk. Uzņēmējiem ir iespēja pieņemt jau datos balstītus lēmumus personāla vadībā.